Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa. Jēzus ir mans Dievs 4. nedēļas lasījums. Vadība un apsardzība. Vai Jēzus vecāki paklausīja Dievam? Jā, Bībelē lasām, ka viņi darīja to, ko Dievs viņiem naktī sapnī atklāja. Lasīsim, kā viņi paklausīja arī šodienas stāstā. Ceturtdiena. Atkal mājās. Celies augšā. Jāzeps sapnī dzirdēja eņģeli sakām. Viņš jau ilgu laiku bija slēpies Ēģiptē kopā ar Mariju un mazo Jēzu. Jēzus bija tik ļoti paaudzies. Kamēr Jāzeps uzmanīgi klausījās, eņģelis turpināja runāt. Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēlas zemi. Mateja 2:20. Marija, Jāzeps un Jēzus nu varēja doties mājās. Eņģelis Jāzepam teica, ka ķēniņš Hērods ir miris. Viņiem vairs nebija jāslēpjas. Vēlreiz viņi sakravāja somas un sagatavoja ēzeli, bet šoreiz viss bija citādi. Nebija nepieciešamības klusi aizlavīties prom nakts vidū. Nē, viņi varēja droši ceļot dienas laikā spožā saules gaismā. Pa ceļam Dievs Jāzepam deva vēl vienu sapni. Dievs viņus vadīs un pasargās. Sapnī Dievs lika Jāzepam atgriezties vietā, kur Marija un Jāzeps kādreiz bija dzīvojuši. Kas tā bija par vietu? Izlasi Mateja 2:23. Un turp nonācis, viņš apmetās pilsētā ar vārdu Nācarete, lai piepildītos pravieša vārdi, kas sacījuši, viņu sauks par Nācarieti. Tieši to viņa arī izdarīja. Marija un Jāzeps bija tik pateicīgi Dievam par viņu vadību un apsardzību. Dievs sūtīja savus eņģeļus, lai tie rūpētos par viņiem visur, kur vien viņi bija. Dievs vienmēr rūpēsies arī par tevi, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Psalmi 91:11. Mani interesē. Kā tev šķiet, ko Jēzus varēja darīt, kad viņi devās uz Nācareti? Ko viņš varēja redzēt pa ceļam? Lodziņā Dari, tev ir kāds uzdevums uzzīmēt vienkāršu karti no mājām līdz draudzei vai citām vietām, kur tu dodies. Kad esi uzzīmējis blakus, tai vari uzzīmēt eņģeli, lai atcerētos, ka it visur, kur mēs esam, Dievs un viņa eņģeļi mūs vada un apsargā. Bet tagad dziedāsim kopā apsolījuma Psalmi 91:11 dziesmu. Sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos.
laiks lūgšanai. Paldies, Tev, Kungs, par Tavu apsardzību visos manos ceļos, visās manās gaitās. Paldies, ka sniedz man drošību un labu izdošanos visos darbos, kas ir jāpaveic. Par to no sirds pateicos Tavā vārdā. Āmen.